Ar Cucki mēs bijām norunājuši satikties pie Mūrmuižas autobusu pieturas un tālāk ceļot kopā. Sēdējām ar Ilzīti uz soliņa un kā arī skatījāmies uz savām piebārstajām mugursomām, kur glabājās minerālu ūdens pudeles un pa laikam arī viens uz otru. Kad Cuckis no Rīgas līdz šejienei atkulsies, nebija ne jausmas. Zinājām tikai, ka šodien būs. Mīļā saulīte mūs cepināja uz nebēdu, tāpat kā Mūrmuižas baznīcas gaili, nedaudzās mājeles un slēgtā veikala ar skārdu apsistās durvis. Garām brauca debeszili pašizkrāvēji un meta gaisā putekļus, lai kājām gājējiem būtu ko šķaudīties. Kaut kur pavisam netālu sprauslāja Gaujas krāces un šalca krastmalas kuplās ievas, bet bija jāsēž šeit un jāgaida. Sētmals Mauriņā pūtās stiegrainu onkuļi ar pīpēm un sieviņas ar piena kanniņām. Gaidīja autobusu, kas bija velns zin, kur aizķēries. Sieviņas skatījās uz mūsu pusi un cita citai zīmīgi bikstīja ar elkoņiem. Visumā viņām bija taisnība. Mums ļoti gribējās kūpstīties. Pēkšņi Ilzītei iešāvās prātā ģeniāla doma. Atstāsim zīmīti. Kam? Cuckim. Uzrakstīsim zīmīti, piespraudīsim pie stāba virs autobusu saraksta, bet paši iesim uz Gaujmalu. Nav cilvēka, kas iebrauc svešā miestiņā smalki neizpētīt autobusu sarakstu. Un Cuckis nav savukārt tas cilvēks, kas ieraudzījis kaut kur piespraustu papīru strēmeli, aizies to neizlasījis. Viņš mūs var neatrast. Atstāsim pa ceļam zīmes. Es sameklēju bloknotu un uzrakstīju. Aizejam uz Gaujmalu, nāc gar krastu, virziens pret straumi, nekaitētu, ja tu nāktu skaļi dziedādams, seko bultām. Ilzīte un Andris. Nebijām vēl atgājuši ne 100 metrus, kad pieturas stabu jau aplenca autobusu gaidītāji un galvas atgāzuši sāka lasīt mūsu paziņojumu. Laikam domāja, ka lēti pārdodam slaucama govs vai tīrasiņu lekhornas gailis. Lai Cuckim nebūtu ne mazākās iespējas nomaldīties, ik pēc 200 soļiem zīmējam ar spieķi ceļa smiltīs bultas. Gauja bija jauka. Pļava bija zaļa. Ilzīte bija skaista. Apmetāmies ieplakā starp ievu krūmiem, skatījāmies, kā krāces kuļputās viļņus un skūpstījāmies. Pēc tam es paskatījos uz Ilzīti, Ilzīte paskatījās uz mani, un es pavisam nevilšus paskatījos arī uz krūmiem. Aiz tā vizēja balts katūna lakatiņš. Kad es piecēlos no krūma, izlieca branga sieva un piena kanniņa žvanzelēdama aizcilpoja pāri pļavai. Uja! Bēgdama viņa kliedza. Cilvēks vairs nedrīkstēs sēnes lasīt. Sēdējām, skatījāmies viens otram acīs, bet vairs neskūpstījāmies. Gaidījām, kamēr sieva aiziet pieklājīgā attālumā. Tad pazibēja 2 sēnes, atskanēja 2 plunkšķi. Un pēc brītiņa no upes otras malas puikas mūs kaunināja. Vrūt gans. Iesim gar krastu uz priekšu. Uzvilkām kārtējo bultu un gājām. No meža, kas melnoja pamalē, šurp plūda braša dziesma. Dziedātājam attālinoties, tā palika aizvien klusāka un drīz izgaisa pavisam. Gājām ilgi. Izlauzāmies cauri lazdu biezoknim, uzrāpāmies kraujā un beidzot tomēr uzmeklējām klusu un mīlīgu vietiņu. Piekusuši atkritām zālītē. Es paskatījos uz Ilzīti, Ilzīte paskatījās uz mani. Par skūpstīšanos mēs vairs nedomājām. Skaitījām lakatiņus un platmalas, kas ar neregulāriem intervāliem parādījās starp krūmiem gan tālāk, gan tuvāk. Bet tad atnāca vietējās skolas turistu pulciņu pionieri un skaits sajuka. Vēlāk Ilzīte gan apgalvoja, ka mūs skatīties nākuši 47 cilvēki, bet es varu zvērēt, ka bija tikai 42. Pionieri nostājās ierindā un skaļi mums paziņoja, ka uzdevums veikts, jo meklēto objektu varot uzskatīt par atrastu. Viņi esot gribējuši pārliecināties, vai pēc atstātajām zīmēm turisti citu spēj uzmeklēt. Turpinājām gaidīt Cucki, bet viņš nenāca. Noskatījāmies, kā riet saule, un gājām atpakaļ uz Mūrmuižu.
Cuckis sēdēja uz soliņa pie autobusa pieturas un slaucīja sviedrus. Nu, kur jūs bijāt iekrituši? Es izmeklēju visu mežu, bet jūs neatradu. Mēs taču atstājām zīmes. Ik pēc 200 soļiem ir pa bultai. Zīmes. Vai tā man varēja ienākt prātā, ka jūs ejat skūpstīties tur, kur plūst veselas ļaužu straumes?